Tātad, keroba šokolāde ir gatava. Atklāšu, kad vakardien neilgi pēc pagatavošanas, laikam nebija pagājusi vēl pat stunda. Es nenocietos un pagaršoju. Gatavība vēl nebija, jo nebija iegūta šī te struktūra, nebija cietība, bija pārlieku mīksts, ķepīgs, bet bija ļoti garšīgs. Ļoti garšīgs pēc maniem kritērijiem ir arī tad, kad ģimenē to ēd bērni un mans vīrs, kurš, piemēram, manis gatavoto tumšo šokolādi ēd ļoti reti, jo viņš seko līdzi tam, lai nebūtu pārlieku daudz, piemēram, teobromīna, kofīna, ja, tādas tonizējošās vielas. Lūk, un pat viņiem ļoti garšoja, jā, un kerobā ir interesanti tas, kad, jā, viņš garšo līdzīgi, neteikšu, ka tāpat, bet kaut kas tuvu kakao, bet tāpat laikā tas nebūtu un vispār nav saistīts ar kakao. Labi, par to, ja būs tur interesi tālāk un kaut kā virzīsies, tad pastāstīšu vairāk, jā, bet šobrīd vairāk par to, kā tad ir veicies ar to šokolādi. Tātad ir vairāki secinājumi jau, kas jāievēro viņu gatavojot. Tas arī tādas tehniskas lietas, bet gala rezultātā, ko es gribu teikt, kad rezultāts ir arī ar temperēšanas metodi, jā, viņa arī ir spīdīga, viņa nav tik kraukšķīga, ja, viņā nav šī struktūra tāda kā tumša šokolāde temperējot, bet viņa turās kopā skaisti un ir mirdzamiņš. Ķepīgs, bet tiešām mani pārsteidza pozitīvi tas, kad viņa ir garšīga. Ar visu to, kad šajā konkrēta šokolādē es pielietoju tikai divas sastāvdaļas. Tikai divas sastāvdaļas, un nebija cukura vispār, nebija saldinātāja neviena. Jo tātad keroba specifika ir tā, kad viņš pats pēc savas garšas jau sākotnēji ir salds. Intereses pēc es Kiprā nopirku keroba šokolādi, jo Kiprā tagad, kad biju, tad tur ir arī ļoti, ļoti daudz keroba audzes, un es arī tādā vienā no tādiem biju, un mūsu zirdziņi, pie kuriem es mācījos, viņiem pļavās aug šie te keroba koki, un tas ir arī viņu gardumiņš. Tur arī ir interesants stāsts, kādreiz citreiz. Bet par to sastāvu, ja, man interesanti bija, kas tad ir īsti keroba šokolādē, kur arī skaitās. Viņa diezgan padārga bija tāda, tā kā skaitās forša laikam šokolāde. Un tad tur, protams, ir keroba pulveris ir 25, tad ir piena pulveris, whey, es nezinu, kas ir whey, hydrogenate vegetable fat palm oil, keroba sirup, emulgatori, soja lecitīns E322 un smaržai vanilīns. Tā kā es saprotu, protams, par emulgātoru, ja mēs gribam, lai kaut kāds produkts ilgstošāk saglabājas, ir garš derīguma termiņš, lai viņam ir nemainīga garša, ja, ražotnēs, kad tiek gatavos. Protams, tos emulgātorus gatavo. Bet stāst par to, ja, kad šo šokolādi var iegūt arī gatavojot tikai no 2 sastāvdaļām. Un es domāju, ka tas ir tāds viena no lietiņām, ar kurām es tuvākā laikā arī vairāk padalīšos, ja, jo keroba šokolāde var būt ļoti noderīga
varbūt ļoti noderīga tātad sievietēm gaidībās, māmiņām, kam ir zīdainiņš, kas baro ar krūti, maziem bērniem, un it īpaši, kas manā izpratnē ir ļoti, ļoti vērtīgi, cilvēkiem, kuri grib ēst šokolādi, ja, bet viņi ļoti strikti seko cukura līmenim, ja, un vispār cukura esamībai un klātesamībai produktos. Tā kā tas tāda veselīga alternatīva. Es pieminēju, ja grūtniecis un mazus bērnus, protams, viņi var arī ēst parasto šokolādi, bet katram cilvēkam, ja ir cilvēki, kuriem diezgan strikti to ievēro kaut kādu veselības apstākļu vai kontraindikāciju dēļ, un vienkārši grib kaut ko maigāku, varbūt nevis rūgto šokolādi. Tālūk, tā kā tāds interesanta radošais vakars. Man vakar bija ar keroba pulveri, un es domāju par to, kā mēs viņu gatavojam. Es varētu tad plašāk pastāstīt vienā no online darbnīcām, kura būs par piena šokolādes gatavošanu, ja, jo tur arī ir iesaistīti pulveri, un šeit ir pulveris, un tad mēs to varētu apvienot tā kā 2 vienā, kur es pastāstīšu arī, kā tad gatavot šo te keroba šokolādi. Pastāstīt, principā, es jums tagad gandrīz jau pastāstīju, un es varu arī izlikt kādu recepti, ja jums būs interese, ja jūs jau esat, tā kā mākat gatavot šokolādi, tad tas būs vienkārši. Te vairāk, par tie, kas tikai varbūt sāk to šokolādes gatavošanu, jo šeit ir iekšā tomēr kakao sviests, kuru mēs temperējam, un tad mums ir tas viļņveida temperatūras paaugstināšana un pazemināšanas spēle. Tā ir nianses, kuras tad vairāk tiem, kam interesē. Un tā, ēdīšu šokolādi. Jauku dienu!